Tā, gribu jums parādīt kādu vienkārši iesācēju triku, kurš ir interesants. Tā, no sākuma sadalām komplektu. 4, aptuveni vienādās čupās. Un ņemam pirmo. Paņemam 3 kārtas, paliekam apakšā. Tālāk uzliekam katrai kārtī katrai čupai 1 kārta virsū. Tad atkal paliekam 3 kārtas apakšā. Un katrai čupai 1 kārta virsū. Ņemam nākamo un daram tieši to pašu. Un to pašu arī ar pēdējo čupu. 3 kārtas apakšā, katrai čupai 1 kārta virsū. Un 1 dūži, 2 dūži, 3 dūži un 4 dūži. Tā, kā šo triku izdarīt? Tas ir ļoti vienkārši. Galvenais visiem 4 dūžiem ir jābūt augšā. Redziet, 4 dūži. Turēšu šajā visus 4 dūžus, lai jūs saprastu, kā triks notiek. No sākuma vienkārši sadalām 4, aptuveni vienādās čupās. Ņemam pirmo čupu, 1, 2, 3 kārtas apakšā un katrai 1 virsū. Tad ņemam no nākamās 1, 2, 3 apakšā, katrai 1 virsū. Atkal ņemam 1, 2, 3 apakšā un katrai kārtī 1 virsū. Un ar pēdējo čupu, kur ir dūži, mēs ņemam 1, 2, 3 apakšā un katrai čupai 1 virsū. Es darīju tieši to pašu, tikai kad kārtas bija otrādāk apgrieztas. Paldies par skatīšanos!